ar mākslīgā intelekta rīkiem investēšanai jābūt uzmanīgiem. Es saku, ka nevajag izmantot, bet ir jābūt uzmanīgiem. Tad vienu piemēru iedošu. Paprasīju vienam rīkam, uztaisot tur finanšu analīzi, un tāds diezgan garš bija tas pieprasījums. Un uztais finanšu analīzi, uzņēmumu tur novērtē un tam līdzīgi. Iznāk ārā rezultāts, un īstās viss tā diezgan solīti, smuki, kārtīgi, bet viens lielais bet. Tad, kad paskatos datos, ko mākslīgā intelekta rīks ir izmantojis, lai analizētu uzņēmumu apgrozījumu, un attiecīgi tālāk visas pārējās darbības. Es redzu, ka tie nav patiesie dati ar šo uzņēmumu. Es viņam prasu, vai tiešām šie dati ir īstie. Viņš atbild, taisnība, jā, šie tomēr bija balstīti uz maniem pieņēmumiem, nevis uz faktiskajiem datiem. Attiecīgi, es teicu, ka kā es teicu, ir jābūt uzmanīgiem. Viņš ir kaut ko izdomāts, pieņemt. Pēc tam pēc šī papildus jautājuma, vai tiešām tie ir īstie, sako nākamais mēģinājums. Atkal redzu, ka nav īstie. Es saku, bet šajā gadā bija konkrēti šāds apgrozījums. Viņš atkal pārtaisa, un redzu, ka vēl joprojām nav īstais. Un tikai tad, kad es iedevu fact sheet ar patiesiem rādītājiem, viņš, jā, tagad man ir skaidrs, ko izmantot. Ja. Nevis skaidrs, bet paldies par datiem. Tad to, ko es gribēju teikt, tā, ka vienkārši neiedodot iekšā pilnu informāciju, tā vienkāršotā veidā, pat ne vienkāršotā, bet tā pajautājot, viņš var visu kaut ko izdomāt. Un to tie rīki ir ļoti noderīgi, viņi var būt noderīgi, bet ir jāzina, ko darām, un ir ļoti jāpārbauda. Ļoti ir jāpārbauda. Protams, tad atkal paceļās jautājums, ja tik daudz ir jāpārbauda, vai beigās man viņš ir vērts izmantošanā. Bet jāpārbauda, izmantot vajag tos rīkus, bet pārbaudam esam uzmanīgi.